Vakardien bija emergency department Mānsolas slimnīcā līdz pašam vakaram, un daudz nācās aizdomāties, un arī video nepaspēju jums uztaisīt, jo ļoti grūti bija, bet šodien jums palaidīšu šo fantastisko iespēju, to, ko es jums solīju. Bet arī mazliet ievadam kaut ko teikšu. Ziniet, kad organisma imunitāte ir novājināta, ķēdē tiek ģenerētas infekcijas, un ja organisms netiek galā ar noteiktām slimībām, tās pāriet hroniskā formā. Un es arī esmu saskārusies ar diagnozi, jūs jau zinat, kur ir ietekmējusi manu imunsistēmu tā ļoti spēcīgi. Un nu jau 6 gadus cīnos un nepadodos, un nav viegli ar tādu retu slimību dzīvot kā tilģē leukēmija. Mazas valstis pat vispār par tādu nezinu un nav dzirdējuši un nav pacientu. Un zināms, ka viens no svarīgākajiem imundeficīta cēloņiem arī tāpatās ir saucamā slinkā vielmaiņa. Ja? Pie vielmaiņas arī ļoti daudz dažādas imunsistēmas problēmas, kas kavē nepieciešamo arī uzturvielu asimilāciju un toksīnu izvadīšanos, tāpēc šeit ir jābūt ļoti tādiem zinošiem. Un tādējādi vielu apmaiņas aktivizēšana organismā ir viens no galvenajiem nosacījumiem pie imunsistēmas, imūno šūnu atjaunošanās spējas un organisma energoresursu aizsardzībai. Tāpēc man piedāvājumā ir Immunity Pack, e-pack. Tas būs mans piedāvājums, pērc pie manis e-pack un saņem dāvanā manis gatavoto sveci, formas sveci. Kas tad šajā kastē iekšā ir? Šeit ir lipsumais C vitamīns, saules vitamīns D sprejs, paudarko, haizivju saknu eļļa un korālmaina. Šis rūpīgi izstrādātais uzturbagātinātāju komplekss sagatavo ķermeni efektīvai ikdienas izaicinājumam, un šis būs tas punktiņš uz I, kas jums iekustinās visu un kas jūs aizsargās. Jūs varat arī 2 mēnešus pēc kārtas šo komplektu dzert. Visu mēnesi, ja tu meklē sev produktus tieši imunsistēmai, nāc pie manis. Sakarā ar šo rudeni, sakarā ar to, kad imunitātes tēma ir man ļoti tuva, par viņu var, protams, ļoti daudz runāt, stāstīt, analizēt, bet pārsvarā mēs cilvēki zinām to parastāko informāciju. Mēs it kā zinām, aiz auss esam aizlikuši to, kad vajag grūdīties, vajag dzert produktus, ja, kas atbild par imunitāti, bet kas ir ļoti unikāls šajā komplektā, tas, kad mums šīs pakas ir izveidotas nevienkārši tāpatās. Šeit ir salikti tieši, lai cilvēkam, klientam nebūtu daudz jādomā, jo tāpēc, ka ļoti daudz ir tā, ka mēs nopērkam kaut kādu multivitamīnus vai kaut kādu tur vienu produktu, ja, un mēs tieši tāpatās arī slimojam, jo tāpēc, ka mums nav kaut kāds papildinājums tam produktam. Un šeit ir salikti klāt, šeit ir 5 fantastiski produkti, kas viens otru papildina. Tāpēc ir tik unikāls šis variants, kad mēs izvēlamies šos komplektus, šī paku sistēma ir vienkārši fantastiska. Mums ir daudz tāds, mums ir sirsniņai atbalsts, mums ir šūnu uzturs ar fantastiskiem produktiem, mums ir detoksa programmas, gan tādas vieglākas, gan arī paplašinātas, mums ir arī pretparazitārās programmas arī vieglāka un tāda uz 2 mēnešiem tāda spēcīgāka. Un tāpēc man ļoti šeit patīk, ka šeit tiek kompānija tā sīki visu ir izdomājusi, izplānojusi, lai maksimāli cilvēks saņemtu šo rezultātu. Es pat esmu staigājuši rezultāts, kā man bija un kā man tagad ir, cik es daudz esmu panākusi, cik es daudz esmu veselību uzlabojusi. Protams, ir pie kāda veida smagākas saslimšanas, jā, mēs nevaram attaisīt sevi un paskatīties, kas tur iekšā notiekās.
kā mums šobrīd imunitāte strādā, ko viņi tur dara, kā leikocīti tur uzvedās, kā neutrofīli uzvedās, ko imunitāte vai viņu sēd nost vai tomēr spēj kaut kas no jauna dzimt, ja mēs nevaram ielūrēt. Un arī tieši tāpēc, tad, kad mēs ejam pie ārstiem, vajag iet, mīļie, vajag, bet visur ir jābāž deguns iekšā. Tieši tāpēc vakardien, ja es nebūtu sākusi runāt, ja es nebūtu sākusi pieprasīt, es neko nedabūtu, es aizietu kā balta lapa mājās un raudātu. Protams, es biju tik traki piekususi, bet tajā pašā laikā es daudz ko dabūju. Man kontaktēs, man sūtīs, man būs vēl arī, jo tāpēc, ka man pēc slimnīcas man ir drusku arī tāpat tās neutrofīli pazeminājušies. Tas var arī ietekmēties to, ko man ielaida vēnā. Tomēr ķīmija organismam nodara daudz. Un līdz ar to arī es šomēnes pasūtīšu sev šo īpaku. Tāpēc ļoti uzmanīgi paskatieties, 5 produkti iekšā. Šomēnes parunāsim par šo tēmu, par šo imunitātes, redzēsim, cik bieži man sanāks, bet noteikti sekojiet un noteikti paklausieties. Mēģināšu, šis varbūt sanāca garāks video, bet mēģināšu iekļauties pietiekami īsos video, lai jums būtu vieglāk noklausīties un mazliet saprast. Ja? Un mēs arī paņemsim drusku dziļāk līdz pat hroniskām slimībām, kas ietekmē imunitātes novājināšanu. Ja? Un imunitāti novājināt mēs varam ātri neapzināti. Un visa principā būs mana pieredze, ko es jums stāstīšu un ar ko es saskaros un kā tas viss notiek un manas zināšanas par šitiem visiem gadiem, ko es esmu izpētījusi, izanalizējusi un salikusi puzli kopā. Tāpēc, kā saka, ņemiet, uzsūciet sev šo informāciju un noteikti piesakiet savu īpaku pie manis. Labi? Tad jau uz tikšanos gaidu uz ziņu.